Sāksim ar to, ka šogad sakarā ar lielu pārtraukumu, sakarā ar Covid, mums sacensību skaits samazinājās, bet mēs tomēr tikām pie čempionu titula. Jauniešiem mums ir Danijls Marozovs, pirmais čempions, un nesen notikušajās čempionātā, kas bija Rīgā, junioru čempionāts, tur mums ir čempions, divi čempioni. Vaišļa un Smirnovs. Nu, tā. Otrās vietas mums ir arī, un trešās vietas kopā mums 5 medaļas. No tā ir 2 čempioni. Nu, labākais panākums mums bija tad, kad mums bija 7 čempioni vienā čempionātā. Tas bija 17. gadā Olainē. Tad mums bija 7. Nu, katrā čempionātā mums tas izdodas tikt pie čempioniem. Nu, jā, tikko kā arī Vaišļa bija starptautiskā turnīrā Lietuvā. Tur arī mums izdevās 2 čempioni. Tur piedalījās 4 valsts bokseri no Polijas, Igaunijas, Latvijas un Vācijas. Nu, tur mums arī izdevās 2 čempioni. Tā mēs kaut ko dabūnām. Bet cīņu skaits mums samazinājās. Tas atkal ir zināmā mērā nesevišķi priecē. Mums apmēram bija gadā 25 cīņas katram. Tas ir pietiekoši tā, lai just izaugsmi. Nu, tagad mums samazinājās vairāk kā pusi. Lielākoties Covid dēļ. Nu, tādā mēs esam situācijā. Bet, nu, no puišiem atsauksme laba, apmeklējums ir labs. Tagad atkal sākās slimību laiks. Jā, līdz ar to šodien mēs redzam, ka puse nav treniņā. Tā mums apmēram 25-30 cilvēku grupā. Nu jā, tādas. Kādām sajūtām? Jā. Ļoti labām. Kā vēl citādāk pateikt. Viss labi bija. Nocīnījos normāli. Centījos priekš, tāpēc, ka sajūta laba. Nē, es tā nedomāju. Visu laiku trenēšos, tā kā trenējos. Jā, domāju, ka Eiropas čempionāts ir mans mērķis. Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Gruzija un Grieķija. Jā, noteikti tā patīk. Nu, kā pasauli, kad izbaudi citas valstis un skaties, kā citi dzīvo, tas ļoti interesanti. Tas atkarājās visu no kalendāra plāna, ko federācija mums dod. Pagaidām federācija guļ un nedod mums plānu, bet katrā ziņā gatavojamies arī uz Eiropas čempionātu, kur piedalīsies arī Vaišļa. Nu, un varbūt vēl viens jaunākā vecākā grupā. Nu tā. Tas ir lielākais pagaidām, jā, junioriem, jauniešiem. Tie ir lielākā mērogā sacensības. Nu, plānojam, jā, katru martu mēs
rīkojam Jelgava Open. Faktiski, mēs rīkosim, jā. Būs Igauni, būs lietuvieši mūsu pastāvīgie konkurenti. Varbūt piedalīsies arī no Polijas.